Sveiki visiem! Mani sauc Baiba Žiga. Šeit esmu kopā ar savu kolēģi Madaru Budovu. Un mēs vēlējāmies ar sevi iepazīstināt un nedaudz vairāk pastāstīt par to darbu, ko daram, ko esam ienesuši Latvijā, kāda ir mūsu vīzija, kādas ir mūsu ambīcijas, jo ar daudziem no jums jau esam tikušies dažādu satikšanos ietvaros, dažādu pasākumu ietvaros, bet vēlējāmies tomēr, kamēr esam šādā skaistā vietā, mēs esam Latvijas Nacionālajā bibliotekā šodien, tad arī domājam, ka būtu vērts arī apsēsties un nedaudz vienai ar otru aprunāties, tāpēc, ka lielākā daļa šāda saruna mums notiek tādās formālās vidēs, kur ar sevi ir jāiepazīstina, bet bieži vien nesanāk laika, tā teikt, jā, vienai ar otru tādā neformālā gaisotnē vienkārši apsēsties, pārunāt, padomāt, un tāpēc, un arī padalīties ar tiem, kam interesē tādas tēmas kā izglītības inovācijas un izglītības attīstība, kā līderība, kā pārmaiņu vadība, kā pašizaugsme un pašvadība. Šīs ir tātad visas tās tēmas, ar kurām mēs strādājam, tēmas, kas ir ļoti tuvas mūsu sirdī un par kurām arī nedaudz reflektēsim šodien. Bet arī tādā iepazīšanās līmenī, Madara, varbūt tu vari pastāstīt nedaudz vairāk arī par sevi un kā tu esi ienākusi šādā darbā. Sveiki visiem! Mani sauc Madara Budova, kā jau Baiba mani iepazīstināja. Es esmu skolotājs, esmu pedagogs, esmu arī mūzikas mākslas terapeite, un šobrīd mēs ar Baibu esam sadarbībā, sadarbojamies un veidojam visādas interesantas un foršas lietas, par kurām noteikti stāstīsim. Un patiesībā gandrīz pirms 2 gadiem mēs ar Baibu sākām interesantas sarunas par to, kas notiek, kā notiek, kas notiek mūsu ikdienā, kas notiek mūsu darba vidē. Un es runāju par skolu, par pedagoģisko darbu, par bērniem, par kolēģiem. Un savukārt Baiba to visu ļoti forši un interesanti sasaistīja arī ar savu darbu Lielbritānijā tajā laikā. Droši vien ar kādu no lieliem foršiem amerikāņu uzņēmumiem vai Eiropas parlamentu. Pieredze noteikti no turienes bija, jo tas bija interesanti arī, par ko mēs arī šodien tā runājām, ka, teiksim, es nācu ar kaut kādu savu publiskā sektora pieredzi un nācu ar privātā un izglītības iestādes pieredzi, bet galā tās centrālās tēmas, kad mēs runājam par cilvēkiem, par komandas darbu, par sadarbību, tie izaicinājumi bija ļoti, ļoti līdzīgi, un tas bija vienalga, vai tas ir rietumu pasaulē, vai tas ir Latvijā, tās tēmas jā bija ļoti, ļoti līdzīgas un ļoti sasaisties, un tas arī mums izveidoja to kopsaucēju un to sākumu tai sarunai. Un jā, te 2 gadu vēlāk esam šeit Latvijā un ļoti aktīvi darbojamies tajā sfērā. Jā, jo saskatījām tajos jautājumos un tajās tēmās, mēs saskatījām ļoti daudz kopīga, un arī šobrīd dzirdam apkārt mums esošas cilvēkus, kas arī runā par to, ka biznesa pasaule no skolu vides nemaz tik tālu nav, vai ne? Un vēl jau vairāk, kad viņš vairāk ir jāienes šajās skolu vidēs, tāpēc, ka tās skolu vides, manuprāt, ir tik ļoti izolētas no tādas ārējās pasaules un turētas tādā inkubatorā, un tie pašā laikā mums ir lieli projekti un lielas iniciatīvas par to, kā veidot šos tiltus starp akadēmiju un starp izglītības pasauli un, tā teikt, reālo pasauli un privāto sektoru un vispār kaut kādām organizācijām un to karjeru, teiksim tā. Bet tajā pašā laikā mums arī tās labās biznesa un privātā sektora lietas ir jāienes izglītības sistēmā. Gan tā ir kaut kāda personāla vadības jautājuma, ar kuriem mēs strādājam, gan tā ir, ja mēs runājam par kaut kādām finansēm un resursu menedžēšanu, gan arī vispār tāda sava laika un sava investīcijas, es neteiktu gluži, ka tāda atskaišu veidošana, bet tāda lielāka izpratne par to, kāds rezultāts ir tai mūsu resursu investīcijai. Un, teiksim, tas ir pirmais jautājums, ko privātajā sektorā, ko biznesa prasa, kāda šai iniciatīvai, kāda šai resursu izlietošanai būs ietekme vai uz mūsu biznesu, vai uz mūsu kaut kādiem mērķiem vai vīziju, bet mēs, manuprāt, nepietiekam daudz šos jautājumus uzdodam izglītības sistēmā. Vai ne? Un vispār tādā izglītības vidē, vai ne? Gan skola vidē, gan arī varbūt pat augstskola vidē iespējams.
Vispār kopumā, jā, protams, augstskolu vidē ir tas, ka arī tāpatās kā skolu vidē ir gan privātās, gan publiskās augstskolas, un tur ir ļoti atkarīgs atkal, kā šīs augstskolas tiek finansētas un kāda resursi tur nāk iekšā un kādas viņiem ir sadarbības ar kaut kādiem konkrētiem uzņēmumiem vai kaut kādiem tirzniecības partneriem un citām organizācijām. Un tur arī līdz ar to caur dažādiem kursa darbiem, dažādiem praktiskajiem darbiem, tur tomēr kaut kas tā teikt ienāk iekšā. Bet skolu vidē mēs joprojām tā ļoti grābstamies ap to visu un arī, teiksim, tad, kad tas bizness vai tas privātais sektors ienāk šajā izglītības vidē, tas ir tādā izklaides līmenī. Jā, tāda intelektuālā izklaide, vai ne? Ir, jā. Un es saprotu to, ka, protams, gan gamifikācija, gan inovācijas, ka tam visam ir jābūt, tā teikt, daļai no tā mācīšanās procesa, un kad šobrīd bērni uztver informāciju un mācās citādāk, nekā to darījām mēs, un nav visam jābūt formālam. Es to visu saprotu. Bet jā, manuprāt, nav tur pietiekami daudz, tā teikt, to labo, tā teikt, piemēru iz dzīves, varbūt, kas tiešām šiem skolēniem, šiem jauniešiem raisītu tādu tiešām reālu priekšstatu, kādas viņiem ir iespējas ārpus šīs izglītības vispār sistēmas, jo atcerieties, ka principā pirmie 18 gadi un tie, kas izvēlas iet tālāk un mācīties pirmie potenciāli 25 gadi, mēs pavadam izglītības sistēmā. Un arī man ir paziņas un draugi, kas ir izmācījušies arī, piemēram, doktorantūrā un vispār ir pavadījuši izglītības tādā sistēmā, akadēmiskajā sistēmā 27 un 30 gadus no savas dzīves, un tajā brīdī, kad viņi ar šiem doktora grādiem iznāk no šīs sistēmas ārā, viņi arī nezina, kā veidot šos tiltus ar privāto sektoru tajā brīdī, ka viņam jāiet iekšā un jāsāk jau runāt kaut kādā komerciālā valodā, biznesa valodā, stratēģijas valodā, un arī tas privātais sektors līdz galam viņus, teiksim, nesaprot, tāpēc, ka viņi ir tādā analīzes dziļā, tādā researcha līmenī. Vitālā varbūt, vai ne? Ļoti, jā. Tādā vitālā enerģijā un atkal tie no skolas sistēmas tādā funkcionālā enerģijā. Jā, varētu tā būt. Nevis enerģijā, bet pat tādā funkcionālā darbībā. Vai ne? Kaut kādā ritenī. Jā. Tā kā, un tāpēc arī, un tas ir tāds, varbūt viena no tādām problēmām, kas, manuprāt, ir ļoti universāla gan šeit Latvijā, gan arī ārzemēs, un arī sadarbojoties profesoriem ārzemēs, ne tikai Lielbritānijā, bet Skandināvijā un arī citās valstīs, Amerikā. Tie izaicinājumi ir tie paši. Kā tad mēs veidojam šos tiltus starp privāto un publisko sektoru, starp akadēmiju un starp organizācijām? Mēs veidojam šos tiltus, strādājot ar prasmēm, vai ne? Absolūti, jā. Tās ir prasmes, tās ir fundamentālas prasmes. Patiesībā tās prasmes būtu jāmācās, jāapgūst un patiesībā jāiepazīst jau tādā skolu vidē, jau tādā agrā bērna vecumā, bet dažkārt mēs par to piemirstam, un tad izaugam lieli cilvēki un mācāmies tās prasmes no jauna. Vai arī, teiksim, viņas pilnveidojam kaut kādā veidā, atjauninam, ņemot vērā, ka laiks iet uz priekšu, laiks mainās, vai ne, tehnoloģijas mainās, un viss apkārt ļoti strauji mainās, un mums jātiek līdzi, vai ne, ar šīm prasmēm. Jā, ir jātiek līdzi, un ir arvien grūtāk, manuprāt, tā tikšana līdzi noteikti, tāpēc, ka mums jau nav ielikti tādi fundamenti un pamati, un šobrīd mēs jau skrienam no pakaļas tehnoloģijām un nesaprotam, kā tad to digitālo inovāciju, kā ieintegrēt savā dzīvē, jau vispār no tādas digitalizācijas skatu punktu, kur vēl runājot par kaut kādām cilvēcīgām prasmēm, ar kurām strādājam. Tāpēc arī, teiksim, mūsu darbā diezgan liela iedvesma ir no Jacoba Morgana, kurš 2020. gadā veica diezgan lielu tādu pētījumu vai aptauju, to varētu tā nosaukt, kur viņš aptaujoja 140 pasaules lielāko uzņēmumu vadītājus, un viņiem uzdeva konkrēti jautājumu, kas mums būtu jāmāca bērniem vai šodienas, tā teikt, cilvēkam, lai viņu sagatavotu rītdienas līderībai. Tātad no visām šīm 140 aptaujām un intervijām viņas apkopojot, viņš izvilka 9 tādus fundamentus, un viņi sadalīja 4 domāšanas veidos un 5 prasmēs. Kas ir ļoti zīmīgi šajā, ir tas, ka 8 no šīm 9 prasmēm tieši ir saistītas ar to, cik lielā mērā mēs izprotam sevi un citus. Tad mēs runājam par cilvēku prasmēm, jeb arī
teiksim, ārzemēs vai angļu valodā, tas saucamais soft skills. Un tas soft skills arī ir tāds ļoti interesants termins, tāpēc, ka burtiski tulkots nozīmē mīkstās prasmes. Un tātad cilvēku prasmes, savstarpējās sadarbības komunikācijas prasmes mēs saucam par mīkstajām prasmēm. Maigās prasmes varbūt. Maigstās, jā. Maigas tādas un to ļoti bieži arī teiksim, ārzemēs tas tiek pielipināts klāt, ka tās ir sievišķīgās prasmes, ka tās ir emocionālās prasmes. Un tāpēc līdz ar to tehniskās prasmes ļoti daudz ir tikušas prioritizētas. Gan investīcijās, gan finansēšanā, gan arī teiksim, tādā talanta atlasē. Bet šobrīd, tad, kad tehnoloģijas jau tiešām ņem tādu ļoti strauju attīstību un virsroku, un ka mēs tiešām sākam uzdot sev fundamentāls jautājums, ko nozīmē dzīvot pasaulē, kur mēs paralēli eksistējam gan mākslīgiem intelektam, gan dažādiem citiem šiem lielu datu pārstrādes modeļiem. Ko tas nozīmē mūsu cilvēcībai un kāda ir mūsu loma un kāda ir mūsu nozīme šādā nākotnē. Un, manuprāt, mēs kā cilvēki vispār visu mūžu esam tādas savas nozīmes meklējumos, savas tādas, protams, identitātes, vērtības un vispārējos meklējums, bet tādas savas nozīmes meklējumos. Kāda ir mana pievienotā vērtība šajā ģimenē, šajā kopienā, šajā valstī? Un mēs visu laiku tos jautājumus sev uzdodam, un tas varbūt nedaudz mainās, teiksim, angliski saucot purpose, vai ne, vai mūsu kaut kāds tas mērķis un tā nozīme, vai tā virzība kaut kāda, viņa mainās, tāpēc, ka arī mūsu prioritātes ar laiku mainās, bet mēs visu laiku sev konstanti uzdodam, kāda ir mana pievienotā vērtība, kāda ir mana nozīme šajā kontekstā. Dzīves jēgas meklējums, ne? Arī, jā, varbūt tā... Tas ir filozofiskāk, bet tas ir, teiksim, tas, par ko runāja pirms 100 un 200 un pār tūkstošiem gadu, vai ne? Kas ir tā cilvēka dzīves jēga, un vēl joprojām mēs esam kaut kur uz tā viļņa, vai ne? Kad mēs meklējam, kas ir tā mūsu svarīgākā lieta, vai ne? Ko mēs ikdienā daram, ko mēs nesam, ko mēs pienesīsim, kā mūsu tās rīcības kaut ko maina, vai ne? Kaut ko papildina, kā mēs iedaramies šajā pasaulē. Jā, un tas arī rada, manuprāt, diezgan lielas bažas tajā brīdī, kad mēs šo jautājumu uzdodam, mēs saprotam to, ka tā pasaule jau izskatās ļoti citādāk. Savādāk. Un ka viņi izskatīsies vēl citādāk pēc ļoti īsa brīža. Tad, protams, māc tādas bažas, rodas tāda baiļu sajūta par to, kāda ir mūsu nozīme pasaulē, kuru mēs nesaprotam un kurā mēs jūtam, ka mums nav prasmju. Un tad ir jāatgriežas pie tā jautājuma, kādas tad ir mūsu tās fundamentālās cilvēcīgās prasmes, ar kurām arī notiks kaut kādā līmenī konkurence ar šiem gan lieliem datu pārstrādes modeļiem, mākslīgo intelektu un inovācijām un tehnoloģijām un tā tālāk, bet tomēr kā mēs varam kultivēt un attīstīt šīs prasmes tādā līmenī, ka viņas tiešām ir mūsu pievienotā vērtība un kad mums ar tehnoloģijām nav jākonkurē mūsu tehniskajās zināšanās, jo mēs zinām to, ka dators vienmēr mūs izkonkurēs tādā ziņā. Jā, bet varbūt mēs varam pastāstīt par šīm prasmēm kaut ko vairāk. Mēs ļoti daudz runājam par prasmēm, lai tāda varbūt skaidrība. Kas ir tās prasmes, kā viņas varbūt nodefinēt, varbūt tā vienkāršāk cilvēkam, lai saprotam? Jā, man liekas, ka mēs ļoti daudz lietojam vārdu līderība. Un zem tā vārda līderība mēs paši esam ielikuši iekšā ļoti daudz, un mēs to saprotam varbūt arī nedaudz citādāk kā citi, un to mēs noteikti arī redzam arī mūsu sarunās. Jā. Tajā brīdī, kad mēs lietojam vārdu līderība, tad ir ļoti, ļoti vērts un vērtīgi to terminu nodefinēt. Mēs to darām gan mūsu programmu ietvaros, tāpēc, ka mēs saprotam to, ka mēs varam mētāties ar lieliem terminiem, kā psiholoģiskā drošība, kultūras inteliģence, emocionālā inteliģence, empātija un visi šie termini, kas šobrīd tiek ļoti plaši lietoti, bet ir ļoti, ļoti svarīgi nodefinēt, ko mēs ar to domājam. Un tāpēc arī par līderību, lai arī tur ļoti daudz, tā tiek bāzts iekšā, un arī šodien mums bija interesants saruna par to, ka līderība ir pašpārliecinātība. Bet pašpārliecinātība nav īsti prasme. Es to, teiksim, tajā iet apakšā, teiksim, tāda uzdrošināšanās un tā tālāk. Pašpārliecinātība būs arī tāda pašsajūta, vai ne? Jā. Tāda. Bet, teiksim, tās prasmes, par kurām mēs runājam, un gan savas programmas ietvaros, gan arī izglītības sistēmas attīstības ietvaros, tās ir komunikācija, tā ir savstarpēja sadarbība, tā ir globālā domāšana, tas ir coachings. Tās prasmes tur ir daudz un dažādas, bet mēs tiešām runājam par tādām fundamentālām prasmēm un nevis tikai to
ka es esmu empātisks cilvēks, bet tiešām, ko nozīmē praktizēt empātiju ikdienā. Nevis es esmu līderis, tāpēc, ka man ir kaut kāds amata nosaukums, kas ar to saistīts. Kaut kur, vai ne? Kaut kur uzrakstīts formāli vai neformāli. Jā, bet ko nozīmē praktizēt līderību ikdienā un nevis tikai tādos lielās krīzes situācijās, ar kurām mēs bieži vien asociējam to līderību. Un tad mēs tiešām skatāmies un gaidām no tās autoritātes kaut kādus lēmumus. Kaut ko vai ne tādu. Bet kā līderība izskatās mūsu ikdienas mazajos soļos, mazajās darbībās, kā mēs ar kādu runājam, kā mēs uz kādu paskatāmies, kā mēs vispār ienākam telpā iekšā. Tās ir visas tās lietas, kas veido to mūsu līderību, kas veido to mūsu savstarpējo sapratni, miedarbību un sadarbību ar cilvēkiem uz riņķī, un tas nav piesiets tikai privātiem sektoram vai izglītības sistēmai. Šīs prasmes ir mums nodarītas ģimenē, mūsu kopienās, pašdarbinieku koros un tā tālāk. Šis ir absolūti fundamentāls prasmes, kas arī mums liek pievērsties pašrefleksijai, pašizaugsmei. Strādāt ar sevi. Strādāt ar sevi. Visu laiku būt tādā jautājumā par sevi vai ne, kaut kādas izziņas procesā. Jā, kas ar mani pilnveids notiek. procesā, tāpēc, ka mēs bieži vien atkal, tad, kad runājam par līderību, mēs runājam par citu cilvēku vadību. Un tas ir tas, kā mēs to saprotam gan privātajā sektorā, gan vispār tādā industrijā un darba tirgu kopumā. Bet līderība jau sāks ar mums pašiem, viņa sākās ar mūsu pašvadību, kā mēs vispār sevi vadam, kā mēs ar sevi tiekam galā, vai ne? Katrs, kā parasti mēdz teikt, vispirms ar sevi jāsāk, vai ne, lai veidot kaut kādas pārmaiņas un kaut ko jāsāk ar sevi. Tad, ja mēs, protams, ar sevi tikt galā, tad vismaz tāda lielākoties, vai ne? Protams, mēs esam tikai cilvēki. Tas ir mūsu darbs, jebkurā gadījumā. Jebkurā gadījumā, tas ir mūsu darbs, mēs nekad neesam pabeiguši. Un līderība nav pazaudēt cilvēcību. Nē, ne? Tieši atgūt cilvēcību. Un tāpēc arī katrā vidē tā līderība izstās citādāk. Un arī, teiksim, Latvijā ar visu to mūsu gan vēsturisko kontekstu, tā līderība izstās citādāk. Un viņi ir absolūti vai nu privatizēta, privātajā sektorā, teiksim, ja tev ir konkrēts nosaukums un amata tituls, tad tev ir līderis. Tad tu esi uzreiz līderis. Zīmoks uz pieres. uzreiz tev CV vai darbā aprakstā ir līderis. Bet mēs nevienā brīdī neuzdodam jautājums, ko nozīmē praktizēt līderību ikdienā. Un kā mēs to darām tad, kad neviens neskatās un kad neviens mums tā teikt nelīmē zelta zvaigznītes virsū uz krūtīm. Ko mēs domājam, vai ne? Kas ir mūsu domas, vai mūsu domas arī ir līderiskas? Pareiz, vai ne? Jā, pilnīgi piekrītu. Par līderību kā tādu. Vai tās darbības un tās attieksmes un tā valoda, ko es lietoju ikdienā, vai tas ir arī manā galvā un dvēselē? Jā, un tāpēc arī, teiksim, ieejot tajā izglītības sistēmā iekšā un teiksim, runājot par pedagogu, viena no tām lielajām lietām, ko mēs esam pamanījuši gan savā darbā, gan savā pieredzē, gan arī lasot dažādus ziņojumus, pētījumus un runājot ar dažādiem kolēģiem, ir tas, ka, diemžēl, tas cilvēks, tas pedagogs, kas ir mūsu tāds viens no pirmajiem līderiem mūsu dzīvēs, ārpus vecākiem un ārpus tā ģimenes konteksta, tas cilvēks sevi neredz kā līderi. Un ne tikai neredz kā līderi, bet arī mēs esam pieredzējuši, kur, teiksim, telpās, kur mēs atrodamies šajās izglītības iestādēs un izglītības, teiksim, politikas veidotā telpās, kur tiek uzdots jautājums, kāpēc pedagogam ir jābūt līderim. Jā. Un tas ir skumji. Un tad ir jāpadomā, vai tiešām mēs apzināmies to, cik pedagoga darbs ir atbildīgs, cik tur ir ļoti daudz atbildības un tādas svarīgas vispār lietas, gan audzināšanas, gan mācīšanas darbā, vai ne? Gan vispār esības darbā. Tādā, kad tomēr tie bērni, viņi ierodas pie tā skolotāja, un tad uz to vairāk kā pusdienu tas skolotājs ir tā bērna drošības sajūta, vai ne? Un drošības sala, un piemērs, un paraugs. Un tā ir milzīga atbildība. Un mēs par to, man liekas, esam tā bišķiņ piemirsuši savā ikdienās skrējienos un darbos. Un tā vajadzētu par to vairāk padomāt un arī pašam skolotājiem sevi sajust kā tādu atbildīgu šī darba. Jā, un es absolūti ticu un saprotu to, ka to ir ļoti grūti izdarīt tajā brīdī, kad tu esi patoloģiskā izdegšanas stāvoklī, ka tev apkārtējā sistēma gan no politikas veidotāju skatu punkta, gan no izglītības sistēmas, gan arī no vecākiem un bērniem un kolēģiem, ka tev uz katra soļa parāda, ka tavs darbs nav vērtīgs, kad
tavs viedoklis nav vērtīgs, ka tavs pienesums un idejas nav vērtīgas, un ka viss ir vienkārši sasiets birokrātijā, ka viss ir sasiets kaut kādās autoritatīvā režīmā, tad, protams, mēs ļoti ātri tādā veidā šos jaunos, it sevišķi pedagogus izdedzinam, un tāpēc arī pagājušā gada valsts kontrolas revīzija, kas tika izlaista, ļoti zīmīgi par to runāja, par to, kā ļoti liela daļa no jauniem pedagogiem jau atbirst mācību procesa ietvarā. Tātad jaunie pedagogi, kas mācās kļūt par pedagogiem, atbirst ļoti liela daļa jau pirmajā kursā, un tie, kas tomēr ienāk un atrod ceļu tajā izglītības sistēmā, ļoti liela daļa pazūd jau pirmo 5 gadu laikā, tāpēc, ka trūkst mentoringa, trūkst supervīzijas, trūkst šīs līderības, tāda atbalsta un attīstības, ir tikai tā teikt, tiek spiest uz to metodiskajiem šiem normatīviem. Un mēs vienkārši ļoti daudz zaudējam šos jaunos pedagogus. Un tā, manuprāt, ir tāda mūsu, teiksim, runāja tieši par Latviju, tāpēc, ka atkal tas nav unikāls Latvija, tas notiek visur, bet, teiksim, tādā Latvijas sistēmā tā ir viena no mūsu tādām lielākajām traģēdijām. Jā, tā ir tieši tā, jo darba ir daudz, un izglītība, pedagogs ir jebkuras nācijas, jebkuras sabiedrības mugurkauls. Un mums šobrīd tiešām arī skatoties to, kas notiek tādā plašākā globālā ģeopolitiskajā situācijā, mums ir jāsāk uzdot fundamentāli jautājumu, vai mūsu šī brīža kaulu sistēma ir veselā stāvoklī. Jā, vai mēs esam stipri, spēcīgi, veseli, vai ne? Vai kur ir tās vainas, kas jāsāk ārstēt, dziedēt, varbūt, vai ne? Un tas ir jādara saknē. Tas ir jādara saknē, un tajā brīdī, kad mēs strādājam ar saknēm, tas darbs nekād nav komfortabls, viņš prasa, tam ir izmaksas kaut kādas. Un arī grūtības, vai ne? Jā. Jo par izmaksām es nerunāju tikai finansiālā veidā, es runāju par izmaksām arī tas, kā mums ir sevi jāpārdomā un citādāk ir jāierauga, citādākā standartā sevi jāierauga, gan kā individuāliem līderiem, gan arī savās kopienās. Mums ir jāveido ciešākas un dziļākas attiecības ar savām kopienām, gan, teiksim, tādā skolotāju vidē, izglītības sistēmas vidē, gan arī ar saviem, ar kopienu kopumā, jo arī tā viena no tām lietām, ko mums aprīļa beigās paveicām, bija tas, ka mēs izveidojām izglītības sarunu vakaru, un no kur mums bija kolēģis no Lielbritānijas atbraucis ciemos, kurš arī ļoti forši ar mūsu auditorija runāja, bet tā zīmīgākā, viena no zīmīgākajām lietām šajā pasākumā bija tas, ka tas nebija tendēts un mērķēts tikai un vienīgi uz pedagogu vai uz izglītības iestādes vadītāju. Mums tur bija gan vecāki, gan NVO pārstāvji, gan uzņēmēji, gan vienkārši sabiedrības locekļi un, protams, arī izglītības pārstāvji, izglītības politikas veidotāji. Un mēs visi kopā iesaistījāmies sarunā par to, kādai būtu jāizskatās izglītības nākotnē, ko tas vispār nozīmē, jo mums katram ir ļoti fundamentāla un svarīga loma, kas jāspēlē šajā attīstībā, un mēs nevaram stāvēt malā, tā teikt, uz ietves un tikai un vienīgi rādīt pirkstus uz izglītības politikas veidotājiem. Jā, vai uz skolotājiem, ka skolotāji tur nav iemācījuši vai kaut kas nav izdarīts līdz galam, ka tā ir katra atbildība, tā ir katra atbildība. Kuriem māk audzināt savus bērnus vai vēl kaut ko tādu. Mums katram ir atbildība, un arī tiem, kam nav bērnu, ir vai neplāno bērns, arī mums ir atbildība par to, kā mēs iesaistamies šajā procesā. Tāpēc, ka tā nākotne, kas tiek veidota caur šo sistēmu, ir arī kaut kādā ziņā arī mūsu nākotne. Protams, vai ne? Tādas ļoti svarīgas lietas. Tā kā šajā, teiksim, mēs varbūt sarunā nedaudz mazāk runājam par tieši to, kā mēs to risinam. Kaut kā mēs varam arī to iezīmēt, tas, ka mēs šeit esam ienākuši visas šīs lietas kaut kādā veidā risināt vai ne? Jā, un būt kaut kādā pozitīva pievienotā vērtība. Mēs tiešām nenākam iekšā ar ilūziju, ka mēs visu varam atrisināt un visu varam izdarīt ļoti īsā laika posmā, bet to, ka mēs saprotam, kas ir tās problēmas un kas ir šo problēmu tādā saknē, un to, ka mēs domājam gan par pedagoga profesijas prestižu, gan par tiem stresa un izdegšanas līmeņiem, kas šobrīd atrodas izglītības sistēmā, gan arī par pedagogu attaudzes stiprināšanu. Visas šīs lietas ir absolūti fundamentālas tajā, kā mēs strādājam, kā ir veidotas gan mūsu programma Es līderis, ar kuru jau esam pilotējuši izglītības iestādēs un ar kuru mēs tā teikt ejam dziļāk izglītības sistēmā, bet mēs vispār runājam par tādu
pedagogu un izglītības nozarē strādājošo mācīšanās ekosistēmas izveidi, kur ir gan atbalsts digitālā veidā un kopienu veidošanā, kur ir arī domnīca, kur šie pārmaiņu aģenti var sanākt kopā un runāt un stiprināt šīs tēmas, veidot vērtīgus ziņojumus. Un arī, kad mēs strādājam, mēs arī nestrādājam, to jau iepriekš minēju, tādā intelektuālās izklaides līmenī, bet arī savas programmas ietvaros mēs strādājam uz zinātnu un datiem balstītiem novērtējumiem, kas mums arī nosaka šo sākumu punktu vispār tā mūsu sadarbībai ar šo izglītības iestādi, un mēs ļoti personalizēti strādājam ar katru komandu, jo katrai komandai arī tad, ja viņas atrodas vienā izglītības iestādē, šie izaicinājumi ir dažādi. Un tāpēc arī mūsu pieeja ir ļoti individualizēta, mums ir iespēja to darīt, arī tāds monitorings ir ļoti tāda svarīga daļa no tā visa, lai mēs varam, protams, augt un attīstīt šo programmu, ņemot vērā tās vajadzības šajā vidē, bet tajā pašā laikā, lai mēs arī veidot to atbildības sajūtu gan savā iestādē, gan arī pret tiem cilvēkiem, gan pašvaldībām, gan arī izglītības tādu politikas veidotājiem kopumā par to, kā mēs, tā teikt, turam sevi atbildīgu par šīs kvalitātes nodrošināšanu. Jā, noteikti. Tā būtu tāda šī brīža vīzija, kura noteikti arī kurai būs ļauts gan attīstīties, paplašināties, veidoties vai nepilnveidoties, un gan sastrādājoties un komunicējot gan ar jums, gan ar citiem cilvēkiem, kas ir mums atvērti un varbūt mazāk atvērti, vai ne? Jā, visādos, mēs redzam visu. Mēs redzam visu, vai ne? Tad tā pieeja noteikti ir tāda ļoti augtspējīga, atvērta darbībai, vai ne? Un kad tiešām to vīziju tādu veidot. Mēs arī īstenībā aicinām to vīziju veidot, vai ne? Kopīgi. Jā. Kad tas tāds mūsu impulss, lai dod to iespēju kopīgi tam visam augt un veidoties. Bet arī teikt, cilvēki, ar kuriem mēs tiekamies dažādās industrijās un dažādos sektoros, ir atvērti, ir uz pārmaiņām vērsti. Noteikti. Nedzīvo ilūzijās par izaicinājumiem, kas eksistē, un tāpēc arī ir tiešām ļoti liels prieks sadarboties, un mēs arī tiešām gaidām šo sadarbību gan ar mūsu kolēģiem un strateģiskiem sadarbības partneriem, gan arī ar jums visiem. Tā kā turpināsim dalīties ar informāciju un mūsu pārdomām, un es ceru, ka šis video arī jums ir bijis vērtīgs, lai mūs iepazītu nedaudz tuvāk. Paldies jums visiem, un tad līdz nākamajai reizei. Tā.